Labdien, Normunds Ozoliņš. Bija tādi divi sapņi pagājušajā naktī, interesanti. Tādi, uzskatāmi. Vēsts, ir kāda vēsts tajos sapņos. Tātad sapņi ir tādi. Pirmais sapnis. Es dzirdu, kad ir, notiek tāds, vienam saimniekam, var sakot, ir fermers. Viens cilvēks fermers, viņam ir kombains, ražas labība, ar ko novāc. Un tātad ir kaut kādi, un tur notiek kaut kāds strīds, par kuram tas kombains pieder. Un kurš tagad ar viņu pļaus, Un kurš būs tas labākais pļāvējs, bet tas kombains reāli pieder kādam vienam cilvēkam. Un es skatos, ka citi grib tā kā atņemt to kombainu viņam, tā kā pretendē uz to īpašumu, viņa īpašumu, Un tagad es redzu, tas cilvēks saka, ārprāts, es taču ieguldīju tik daudz naudas tajā kombainī, ka es varu braukt ar viņu uz veikalu. Un es tajā sapnī domāju, viņš gan ir uzķūnēts. Es domāju, ko viņš tur ir salicis iekšā, visāds tur. Viņš kaut ko salicis, uzķūnēs kombaini, lai varētu braukt uz veikalu. Un tad es domāju, paga, kam tad tas ir, vai? Bet tu taču nepļauj ar viņu. Tu nevari ar viņu neko nopļaut, viņš ir paredzēts labībai, bet tu brauc ar viņu uz veikalu. Es domāju, kā viņš tur brauc ar visu to lielo rūli, Nē, to viņš droši vien noņēma. Es domāju, izrādās, ka viņš brauc izrādīties, saprot? Viņš brauc, tā kā parādīt, ka viņš baigi kruts ir, ka viņš ir ieguldījis tur naudu, ka viņš brauc uz veikalu ar savu kombainu, bet viņš taču neko nenopļauj ar to kombainu. Neko. Un redz, tāda ir draudze. Es saprotu, ka tas ir par draudzi līdzībā. Draudze ir paredzēta pļaujai. Bet tie mācītāji, viņi to draudzi, tā uzķūnē, saprotiet, nopucē. Vienam draudzē tur bija tāds jubilejas pasākums, draudzes diena, dibināšanas, tā atceras diena, vakar es skatījos, un viņi saka, kā mēs esam ielikuši savu, cik daudz mēs te esam ielikuši, un citi ir atdevuši savas dzīves šeit, saprotiet. Un es zinu, daudz tur ielikt te draudzē, pārdeva savus īpašumus, mājas, un ielikt tūkstošiem. Viņi ir uzķūnējuši savu kombainu, saprot, ar kur viņi brauc uz veikalu izrādīties. Bet viņi nepļauj. Viņi neko nav nopļaujuši, neko. Viņš ir citiem nolūkiem paredzēts, lai izrādītos, saprotiet? Tāda ir draudz, tas ir daudzas draudzes uzķūnēts, lai izrādītos. Kāda mēs kruti, saprotiet? Tas ir tas, kā Dievs redz, to kāda ir īstenība. Nākamais. Tas bija viens. Nākamais sapnis, es tagad atrodos vilcienā. Ziniet, kā padomju laikos bija Jūrmalas vilciens. Tagad arī ir, bet padomju laikos tas bija īpaši izteikti, ka tur ir pilns vagons un neviens nerunā. Klusums. Viss tādi nomākti sēž un drūmi. Un tad jau gribas jautāt tiem cilvēkiem, kas pa problēmām. Tagad es redzu atkal, ir vagons pilns ar cilvēkiem, vilciens, un tagad tur cilvēki sarosās, viņi tā kā palīdz viens otram, viņi tā kā sāk, apšaca komunicēt, fellowship, Tātad sadraudzība ir kaut kāda, viņi sāk jautāt, kā tev iet, un kā tev dzīvē, visu vai tev labi. Un viņi, skatos, tur dažas, sievietes paņēmušas kaut kādus groziņus, iet tur
piedāvāt maizītes viens otram, un ir tik fantastiska laipnība un uzmanība, un visi tādi uzmanīgi viens pret otru, ja. Un tādi, es domāju, wow, un te es te sapratu, teicu, jā, manā laikā gan tā nebija, padomju laikā, tad viss bija drūmi, neviens te ar vienu nerunāja, neviens negribēja pazīt otru. A tagad visi grib laipni būt, vai kā tu tā, un kā tev forši viss, un lūdzu man uzcienājieties, uzmaizīt, vai, tā forši. Es domāju, wow, ku forši, kādi kolosāli cilvēki. Un tagad es redzu tādu jaunas ģimenes, tā kā jauna ģimene. Un tagad skatos, bet pagaid tās sievas izskatās tādas baigi piedaudzīgi ģērbtas tādas. Viena vispār uzliek kāju vīram, tagad zeķovīgs uzliek vīram uz pleca. Vai tad es neesmu kruta bēbe savam vīram? Tad viņa tā, tikai savam vīram. Un tad man pielēca, kas tas viss ir. Un tad es sapratu, ka tie cilvēki ir laipni tādēļ, ka viņi grib izrādīties. Ka viņi tādi ir. Viņi grib parādīt, ka viņi ir laipni. Viņi tā kā grib parādīt sevi, saprotiet, prezentēt sevi. Un tās sievas, tie nebija mācītāji, tie bija, vienkārši cilvēki, un viņas izstījās tā kā nolaidītas, tā kā viņas būtu tur frizūra un tāda, un apģērbs, viss. Es esmu redzējis arī vienu mācītāju sievu tādu, kur ir tā kā Ziemassvētku eglīti, viņu visu spīd un laistās, viņi tā kā nolaid. Tagad var zināt, tā kā būtu, es nezinu, no modas nav tikko iznākusi kaut kāda, vēl labāk. Jo viņi grib prezentēt sev, bet es neesmu kruta bēbes. Bet savam vīram, tikai savam vīram, jā. Didriksons kundze. Tāda sieva savam vīram visai pasaulē, ja. Jūs zinat, Elīna Didriksona, viņas bildes un tā. Un tādas kristietis ir daudzas. Un tad es saprotu, ka tā Dievs parāda, kāda atkal ir draudze. Viņa laipni viens par to otru, ļoti it kā uzmanīga un tāda pretīm, bet tas ir tikai, lai izrādītos, saprotiet. Un tad es tā kā biju no tā vagona bišķi izgājis laukā, un tad es nācu atpakaļ. Un tad es redzu, ka man tur vairs nav vietas. Tie jaukie un laipnie cilvēki, tie nolaizītie, ja? Kur ļoti labi izskatās. Viņi ir aizņēmuši visu manu vietu vispār, tur man vietas nav. Un viņi tā sēž, visi salikuši, tur viss aizņemts. Un viņi speciāli to tā ir izdarījuši, lai no vietas tur nebūtu, lai es nevarētu apsēsties tur atkal. Un es sapratu, ka man ir jānoiet malā, ka man te nelaidīs. Tie laipnie mani nepieņems vairāk, jā. Man jāiet kaut kur prom, jāmeklē citu vietu, jā, pavisam. Bet, viņi bija tik laipni, tik labi, tik jauki. Bet, lai izrādītos, saprotiet. Un tāda ir man draudze, redz, ka tā motivācija bija nevis mīlestība, nevis tiešām viņi mīl cilvēks, bet tā bija viņu paši sevi gribēja prezentēt, tā bija viņa prezentācija. Viņu labestības prezentācija. Tā kā tā to kombainu viņš brauc uz veikalu, viņš ir uzķūnējis viņu, lai parādītu sevi. Ja. Bet labības viņam pļaujas, viņam nav. Un redziet, tāpēc, ka draudz grib izrādīties, tāpēc arī nav tās pļaujas, redz. Nav. Tie viltus motīvi, tie apslēptie, redz, tie, ko mēs redzam tikai tā, fasādes daļa, ja, ka visi ļoti skaisti un jauki. Bet īstenība ir pavisam cita, un Dievs redz patiesībā, kā ir, un viņš dažreiz atklāja, kā ir patiesībā. Kas aiz stāv, kas ir apslēpts stāv, ja? Ko jūs redzat, ka viss ir ok, baigi forši, bet īstenībā Dievs dotos iemeslus pasaka, ja, kāpēc nav atmodas, kāpēc nav izlaušanās, kāpēc nav pieauguma draudzēs, kāpēc nav Dieva spēka draudzēs.
Nu tā. Labi, paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētī. Visu labi!